Maršals uz zilās līnijas. Mēties, vēl viens mēties vārti! Atklākus ir pa vārtu priekšā saimnieko Makmilāns. 5. vārti viņam šajā sezonā, vēl arī 2 rezultatīvas piespēles Rīgas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Vārtuļs sotnieks uz lētas neprecīzi vārtuļu piespēle un Riperu vārtos nelēms gadījums trāpam pa pamatni aiz vārtiem un Hika vārtu priekšā pietiekami izveicīgs, jā, rupja kļūda savā zonā. Ne no kā zaudēta vārti, nekas ne... Griežamies uzbrukumā, Džeriņš, piekreisās atmals daļai nomaiņa Rīgsniekiem pie tālā soliņa. Vārti no tos distancēs, mēties Pavlo, un arī kaut kā uzšaujas augstu gaisā, paskatīsimies, kur bija tā trajektorijas maiņa, kas palīdzēja tādam iznākumam būt, bet lai kā Pavlovs ir bijis precīzs un pēdējās spēlēs pat nostājušies. Atkal ar labo malu izspēle Makmilānam, Makmilāns atpakaļ, Vārtulis Dārziņa mēties vārti! 3-1, Rīgas Dinamo labā, 2 vārtu pārsvars un beidzot vēl viena spēle ar vismaz 3 gūtiem vārtiem vienā mačā. Bija tāda spēle pret Minskas Dinamo 3-2, pirms tam 6 spēlēs kopā bija 3 vārtu guvumi, ko tagad beidzot vēl viena spēle ar 3 vārtiem. Jā, rādījums atkal. Vēlreiz Dārziņš, piespēles vārtu priekš, Mičels Rēnlis, atkal mēģina tādu pāradversācijas metienu, atkal Makmilāns. Makmilāns uz Dārziņu, Dārziņš, plauks mēties vārti, 4-1! 4-1! Rīgas Dinamo būs 4 vārtus vienā spēlē. Mačs vēl nav galā. Vēl ir jāspēlē daudz pārspēts arī Fedotovs. Ko es gribētu teikt par šo mazākumu? Man pārsteidz, ka tā ir 5. vieta līgā. Līdz šim tātad veiksmīgi kaut kā vai nu sakrits, vai šodien nekas. Tiek uzbrukuma zonā. Čeļābinskis cīņa pie apmalas, Batņa. Balinskis šodien maz nav pieteikumā. Tiešām viens un Rīpa ir vārtos 2-4. Izdodās viens vārds atgūt Čeļābinskai. Atkal periods sākums, atkal 2,5 minūtes ir nospēlēts un atkal tie ir vārti. Jā, identisks. Paliek Rīpa uzbrukumā, joprojām Čeļābinskai uz otru pusi. Pēcīgi pa gaisu neprecīzi. Tagad Karļina mēties bīstam. Kaļiņies prasīja piespēli un nedaudz par lēnu darbojās uzbrukumā šoreiz gan Čeļābinska un labi, ka tā. Kaļiņins jau bija gatavs, atvēsējies un vārtu priekš. Turpinās skaidriskais vairākums. Vēl pusminūti jāiztur no labās malas. Izspēle caur Kosovu. Kosovs tālāk aiz vārtiem. Mēties vārti 3-4. 3-4. Čeļābinskis samazina rezultātu starpību līdz minimumam un ļoti daudz vēl jāspēlē 12 minūtes. Hika, pirmais hat-triks viņam kontinentālajā hokeja līgā. Līdz šim mačam Hikam bija 2 vārti šodien.